Es uzzīmēju saulīti, kā liels spiedeņu pušķis, riņķī lapiņas stāv. Es uzzīmēju mīļumu, kā vidū tētis un mamņa apkārt bērniņu tā. Ilūgstes novadā starp vietējiem dzejniekiem ar vairāku gadu pieredzi blakus stājas tie, kuriem tapušas vien tikai pirmās dzejas rindas. Dzejas vakaru rīkotāja iecerē šādā veidā bērniem radīt lielāku interesi par grāmatām un par dzejas tapšanas procesu. Par ko tu gribētu kļūt, kad izaugsi liela, vai par dzejnieci? Nē, par skolotāju. Kāpēc par skolotāju? Tāpēc, ka man patīk latviešu valoda un es ļoti gribu mācīt latviešu valodu. Agneses sapnis līdzīgi kā Marijas kundzei, kuras šobrīd ir pensionēta skolotāja. Arī viņai pirmie dzejoļi tapuši agrā jaunībā. Es patiesībā rakstu jau no jaunības. Tā bija mīlestības dzeja, kur vēlāk es, protams, sadedzināju, tas bija ļoti personīgi. Un tad es sāku vairāk rakstīt, tad, kad brīvā Latvija. Jo tad dvēseli atbrīvojās. Gars un dvēseli brīvi bija. Un tad tiešām varēja rakstīt. Dzejnieki stāsta, rudens ir pārdoma laiks, tāpēc dzejas rindas ilgi nav jādomā. Rakstīts tiek par visu. Par politiku, dabu, mīlestību, savstarpējām attiecībām. Par visu, kas cilvēkiem svarīgs. Raksta ļoti daudz. Raksta gan jauni, gan veci, gan skolēni. Un tad parunājot, kad mēs sākām iesiet to dzeju, parunājam ar cilvēku, kas saka, es arī rakstu, un es arī kādu dzejoli varētu iedot. Tā ka raksta daudz, bet varbūt tās mēs to nelasam tik daudz un tā nepievēršam uzmanību, bet gribētos, lai mēs lasītu dzeju. Tāpēc, lai apkopotu vietējo dzejnieku dzejoļus un darītu zināmus tos apkārtējiem, katru gadu Ilūgstes novadā tiek izdots neliels dzejas krājums, ar ko iedzīvotāji var kavēt sev laiku tumšajos rudens vakaros.